protams, šī situācija mainās. Rezultāts ir starptautiskā reputācija. Rezultāts ir tas arī, ja kāds cienījams kandidāts no finanšu sektora, kur uzrunās vai Zaļo zemnieku savienību, vai Vienotība, vai Progresīva, saprot, ka tas absolūti neko nenozīmē, negarantē. Arī pat vairāk frakciju paraksti, ja šādus džentelmeņus kā Kazākungu un Bērziņu kungu var vienkārši noslaucīt miskastē. Un cita starp jaunā Vienotība. Mēs ļoti labi zinām, ka šis bija jūsu plāns, ja no paša sākuma, lai nebūtu Kazākungs un attiecīgi arī partneru, jūsu koalīcijas partneru virzītāji. Kā jūs to zināt? Jā. Vai mums ir šaksisti, mums ir kafejnīca? Nē, es to nedzirdēju nekādā, ne kafejnīcā, ne taksistā, to es dzirdēju, no jūsu frakcijas saimnes kolēģiem. Un jūs to ļoti labi zināt. Un tas arī bija jūsu mēģinājumi, ko jūsu kolēģi Nulikā minēja, ka Evika Siliņa minēja arī to, ka arī tas diezgan publiski skaidri pateikts, kad mēģina panākt to, ka koalīcija jābūt vienotam kandidātam. Šeit pat Latvijas televīzija. Cits starp vēl Evika Siliņa pasaka, ka pretendentu ievēlē Saima nevis valdība, lai gan valdības vadītāji noteica, ka kā bija uzvārdība kolēģiem? Vienotības frakcijas deputāti. Tie bija. Bet uzvārdība. Tie, kas man pateica. Nu, viņiem man nav devis akceptu. Labi, man tomēr ir jākliedē dažādi veidi izplatītās taksistu baumas. Vienotība nevirzīs politisku personu un nebalsos par politisku personu Latvijas bankas prezidenta amatā. Ar to pietiek? Jautājums tev, kungs, ar to pietiek? Labi, tad es par nākamo. Tagad par nākamo jautājumu. Jūs runājat par starptautisko reputāciju valsts. Jā. Valsts starptautiskā reputācija tika sagrauta 2018. gada februārī, kad tā laika Latvijas bankas prezidents tika aizturēts, un pēc tam tika celtas ļoti smagas apsūdzes. Tā bija viena reputācija. Tā bija reputācija lielā mērā, turklāt mēs arī ļoti labi zinām. Ko Kazākungs atjaunoja, kur tikko jūs tieši varat? Tā, mēs pilnīgi piekrītam, Kazākungs ir ļoti atbilstoši kandidatūra, un arī jaunā Vienotība to ir paudus. Kāpēc jūs atsaucat? Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šajā brīdī ir svarīgi, ka koalīcija, kurā ir parlamentārais vairākums, spēj vienoties par vienu kandidatūru un pieņemt lēmumus.